dēls arī līdzi ar valsts vienību. Ļoti cieši cenšas pret Dončiču, arī kad Lukam nav bumbas strādāt aizsardzībā. Ar Kuruca Luka gan tiek pie bumbas un tiek pie tāmatiem. Luka Dončiča aizsardzības stājā. Reiz Krampers aizskrien ātrajā pretī. Tas 5-0 izrāviens Slovenijai. Lūk, bankeriem minūtes pārtraukumā. Kožītis. Tiek atklāts sodu laukumā, 3 pretspēlētāji ielankumā, gan pie mums neizrodās 4-2 pārējai Slovēņiem. 7. numurs pret 66. Noteikti jau tādā kasībā. Pikas aizsardzības ar Latvijas valsts vienību. Un kamēr Arturs Kurucs bija laukumā, tikmēr cauri visiem blokiem viņam bija uzdevums uz kā rēķināt. Dončičs atpakaļ pret Šmitu. No tālās distances Luka un 4. reizi šajā vakarā trāva. Mēs vēl ar vienu neesam atraduši nekādu atbildi. Sāk sūtīt Rolandam virsū otru aizsargu. Dončičs cer uz noteikumu pārkāpumu un nesagaida to, bet tāpat būtu grozā. Atkārtojumā Dončiča realizētais metiens. Tajā pats Luks bija pārliecināts, ka atkarēs tiesnešas vilpus, un kad ķilpās Īstās lomās. Viena lieta, kas domas, ko viņš noteikti karjeras gaitā ir, jāuzlabo, tas viņa tālmetiens precizitāte. Viņš ārējā spēlētāja. Rezultāts neizšķirts. Minūtes pārtraukums no Latvijas izlases. Iespēja likt punktu. Pirmajam puslaikam eleganti iespējas pret Pēliņš un pret Pēliņš 2-5, bet otro ceturdaļu uzvar Latvijas komanda. Ja pēc pirmajām Lietuva 5 spēlētāji bija 2 par punktos Latvijas valstīm. Kristas Zoriks parāda kārtīgi 2 noliek ar zemi. Dončičs kalibojot, piecēlēs kāju. Groza arī apsēžas Dončičs par astu maiņu. Nenormālā tempā sākuši sisties. Varbūt, ka celī dabūja iekš kādreiz tā kārtībā. Katrā ziņā pats dodās ar saviem spēkiem rezervi solīt virzienā. Uz Krovāts. Jā, Krovāts uzkrita, tur tiešām tāds neveiksmīgs sadursme. Mareks cīnās ar Luku Dončiču. Jā, šie ir tādi momenti, kas var tiešām bēdīgi beigt.